Deportācija notika 1949. gada 25. martā. 25. ir pieņemts, bet es apšaubu, kad vienā dienā sabāza visu to vagonu, to pilnu. Jo veda jau no visas apkārtnes, ne jau tik mūsu iecelniekus. Taču no Bauskas tāpat brauc šo. Apmākusies vispār bija, kā es teicu, it kā daba raudātu pa visu, kas notiek, vai ne? Tā kā sniegu es neatceros, bet es ļoti labi atceros, ka no rīta pamodos un iztinu no matiem ruļļus, kur tēvs bija mācījis uz papīrīšiem uztīt. Un sapucējusies nogāju lejā, pagrabā, Zālītes skolā bija ēdamtelpas. Un mēs gājām brokastīs, tur skolotāji parasti piedalījās, sēdēja galda galā. Uzcepam pēdējo maizīti uz pannas un gatavojamies ieēst brokastis. Un nāca pa durvīm tētis, divu, es pat nezinu, kāds viņam tas čins ir, kas viņi kādi bija, vai ne? Vārds, divu vīriešu pavadībā ar automātiem rokā. Ienāca skolas ēdnicis telpā. Mēs nodomājam, ka tētiņu kaut kur ved. Metamies pie viņa raudādam, vai ne? Tētiņu uz kurien, kas ar tevīm? Viņš teica, ņemiet savas somijas, grāmatiņas. Mēs esam visi mašīnā un brauksim, kā tētis teica, uz Sibēriju, ar baltajiem lāčiem. Nesaprašana pilnīgi bija, vai ne? Kādēļ un kas un kā, vai ne? Jo, tie vecāki jau sēdīja mašīnā arī, vai ne? Ar savām pauniņām kaut kādām. Un vēl viena kaimiņa ģimene ar tajā mašīnā bija, kas no kaimiņa mājām bija paņemta, vai ne? Un tad, jo viņi bija sacījuši vispār, ka pēc mums Divi zirgi un goslēkam mājās, cik vai ne pēc nostāstiem. Tas ir piedalījies arī mūsu izvešanā. Tāds Lerhpēters bija strādāja pa būvnieku te Submežu kolhozā, ja. Viņa Herbertu bija tādi labi draugi tur vai ne, un viņš ir piedalījies tajā. Un viņam bija tāda mode, kad uzrunā roku uzsit uz pleca tā pirkstiem. To jau meiteņa aizbrauc ne sevis dēļ. Viņš tāds vienreiz tāds saka man, es neko nesaprotu, vai ne? Pēc tam, kā tur sākam runāt, un tad viņš tikai teica, ka tas Sibru Frits ir atpircies, un kaut kas bija jāņem. Kad mēs esam, tur bija viens vīrs, mēs bijām 8, 4 bērni, 4 lieli. Var cikot, vecais tās vecā māte. 8 cilvēki ir kopā. Mēs 8 bijām kopā, jā. Mazā māsiņa Ostriņa bija 2-gadīga mammai uz rokām. Brālīts no 43. brālītim 6 gadiņi tātad bija. Mēs skaidrīt abas divas, man 10, viņai 9, vai ne? Mēs no skolas. Bet tā vietā, lai būtu pateicis arī tētis, ņemiet savus sedziņus un spilventiņus. Bet tiem vecākiem bija saprašana vairs, kas ir tajā brīdī, ko un kā vai nereaģēt. Ņemiet somijas un grāmatiņas priekš, kā mums Sibirijā tagad tās latviešu grāmatiņas. Tā. Es pēc tēva, cik tēvs stāstīja kādreiz, kad viņš ir bijis kūtī no rīta, barojis lokus un
iebraukt uz tā smagā mašīna, un pirmā doma viņam bijusi bēgt uz mežu par lūku ārā. Bet tad ir padomājis, kad aizvedīs jau tāpat. Viņš paliks un bērns un viņa vecākus aizvedīs tāpat. Kaut kas bija, bet ne jau tā kā, es zinu, ka ģimenes bija ar maisiem, ar gaļām, ar maizēm, un arī mums nebija ko ņemt, jo mūs nedēļa pirms tam vai nepilna nedēļa apzāra. Galvenais jau, ka tie, kas bija pie tās izvešanas ikā, kas bija mājā, tur bija vēl pateikuši, lai iemet šujmašīnu līdzi, paņem līdzi, vai ne, ka var noderēt. Un patiešām Sibirijā to šujmašīnu pārdevam un nopirkam gotiņu par to naudu. Ja nebūtu bijis tā šujmašīna, ja nebūtu bijis par ko nopirkt par to gotiņu, vai ne? Mēs tikām izsūtīti no Sibrām, tas ir tagadējā Sudmalī, un no Iecels veda mūs ar to smago mašīnu uz Iecels staciju. Es uzskatu arī, ka pret mums viņi it kā normāli bija. Nebija tāda vardarbība. Nekas tāds no to puses tiešām mēs nejūtam, vai ne? Personīgi mēs, vai ne? Jo var jau būt, ka citur bija savādāk. Tie cilvēki nebija savādāk. Piemēram, vilcienā, cik es dzirdēju toreiz, ka viena tantiņa kaut kādam tur tam no saldātņiem apsargam vai kam vērošu ūdeni bija uzlējusi virsū, tā runāja, vai ne? Ko tas dod, tas jau nav vainīgs cilvēks, kas tur, kā saka, kas bija norīkots, ka jāpavada, bet, teiksim, 6 stundas varbūt, vai ne? Sibīrija ceļš bija grūts pēc nostāstiem, kaut gan katrā stacijā deva karstu ūdeni, tējai tā kā, un kaut ko jau deva ēst, ar kaut kāds putrs. Un es kā tagad atceros, kad Lēkurkā vienmēr bija prosas biezputra. Un personīgi es vēl tagad smējos, es labprāt ēstu, man garšoja tā prosa. Man garšoja, es nezinu, tāpēc, ka laikam nebija pierasta tāda ēst. Viņa bija plika, kaut kāda šķidra dzupa bija, ķieģelīts maize bija. Tad gāja 2 cilvēki no vagona, gāja uz to staciju, pēc tam trauku spaiņa. Bet ceļš bija ilgs, jo man nebija pilni 2 gadi, vecs un 10 mēneši. Un vietas bija tik, cik bija, un es biju aizmirsus kājām iet, kad izkāpu sārā gala punktā. Es nemācēju vairs iet, bija jāmācās no sākuma iet kājām. Kas bija to? Es atceros, ka tādā vagonā bija apakšā bija tāds, galds un vēl bija otrais stāvs. Vagonā tas jau bija iekšā. Vagonā iekšā, jā. Un atceros, ka tur bija caurums. Bet to caurumu drīkst izmantot tikai tad, kad tas vagons gāja. Tā kā kur nokārtot savas darīšanas. Jā, stacijā to nedrīkstēja darīt, jo tas viss palika uz peronu neaizmirsti. Tad iedomājies, kas tur notika. Un tad arī, ja mūs apturēja tā masveidā, tad turēja to vilcienu mežā. Ne mežā, bet klajā laukā. Un es kā tagad atceros, ka tā gāja vīra, mēs jau viņu tikai vēlāk iepazinu. Bet ka viņa skrēja no vienas vietas uz otras, mums tur bērniem aptopējamies un darījām savu, vai ne? Viņa dzīv kā jauna sieviete, būdama griezku gribi, visur tāds ir jau. Un viņa nevarēja to izdarīt, vai ne? Viņa pilnīgi, atklāt sakot, biznisu cilvēks. Kas tam mums, mēs jau no bērnu to. Un tad jau, kad mēs bijām izbraukuši, man liekas, jau Krievijas teritorijā, tad apturēja parasti klajā vietā sastāvu, un visi varēja kāpt laukā un kārtot savas darīšanas. Turpat jaunas meitenes, turpat jauni puiši, tur vīrieši un sievietes, vai ne? Visi kopā nešķirā. Visi kopā, nekāda krūmiņa, nekāda dažlīda zem vagona. Kaut rādamies aiz vagona riteņa vai ne kaut kur. Sibirijā mēs vilciens apstājos stacija Nazivājevkaja. Tas Omskas apgabalā. Viņa apmēram 120 kilometrus bija no tās sāģes, kur mūs pēc tam nometināja, vai ne? Omskas apgabals, tas ir Kruķinkas rajonā atradās tā mūsu ferma Zīmina.
Savu ko Skīrava bija. Un ferma zīmi, nu tās fermas bija vairākas, bet tas bija sovhos, tas nebija kolhos. Pēc tam jau sākās tā kā tas vergu tirgus, kad nāca tie sovhos un kolhos priekšsēdētāji un tās ģimenes, vai ne? Vispirms jau visi izmeklēja tās, kur ir darba spējīgi cilvēki. Tos vai ne katrs jau ņēma sev, vai ne? Nu, un nezinu, kā mums palēmījās, ka mums tomēr uz to sovhos paņēma, vai ne? Tas tā kā labāk, ja? Nu, protams, sovhozā pelnīja naudiņu, vai ne? A kolhozā deva par izstrādi produktos, teiksim, tu tik un tik darbdienas nosrādājis, tev tur tik un tik piešķir. Vispirms mūs ievietoja, tur arī bija tā kā kultūras nams, klubs, sauca klubs, vai ne? Un tur bija maza istabiņa. Nu, kādreiz viņa varbūt bija domāta tā kā, nevar saprast, vai ģērbtuvīte būtu, teiksim, ja teātri izrādes kaut kādas būtu, vai kas tur, vai ne, varbūt kaut kādu uzvedumu bija. Un mūs un vēl vienu ģimeni, 2 cilvēkus tajā mazajā istabiņā ievietoja tajā klubā vispirms. Kad mēs šajā klubā apmetamies, un kāpēc man liekas, ka tā bija pirmā tādā mazā aiz skatuves, maza tāda istabiņa. Es nezinu, kur tad tur radās jau tas uzsistais tā kā tāds otrais stāvs, ja to vecais tās uztaisīja, ka lija lietus, un mums lija tas lietus virsū. Tecēja, tas jums bija caurs, un tur tecēja uz galvas mums ūdens, ko mēs bijām. Tā vecais tās sedze, ka man tā nāk prātā kaut kādu, kā saka, tās kljunks, tas galdrānis kaut kāda. Jo es atceros, ka tecēja pa to lejā, lai mēs nebūtu nesamirktu, vecais tās mums tur čubināja. Bet tā istabiņa, nu tāda, pavisam maziņa bija. Tur citi bija tenī zālē uz skatuves un kur nu tur koridorā tā svara kundze, es atceros, bija, ka viņi tur vēlāk tās pankūkas cepa dzīvos tautos. Mums ierādīja to istabot, kurā mēs 8 gadus nocīmējām. Pretī klubam tajā mājā. Kopdzīvošana 8 gadus, 8 cilvēki vienā istabā. Jā, tā skaidri tā kā arī. Nu, krievvalodā, kā viena mana kolēģi teica, iedaļņa, nu tas tā kā ēdam telpa, ja? Spaiņa, kā gulam telpa, izraiņa, piedodiet pa izteicienu, vai ne? Kakāšanas telpa, все в одной персоне, vai ne? Nu, te jau mamma raksta, ka kaut kas pareģo, ka rudenī jau brauksim mājā, vai ne? Tā paša gada rudenī, Nu, 49. gada. jā, kad kaut kāds arī pareģojas, nu, mamma tā raksta, bet, nu, protams, tas varbūt viens otrs tā naivi domāja, bet visi jau, kas daudz maz kaut ko varbūt saprata, kad, nu, tas nevar notikt kā dažu, kā saka, mēnešu laikā vai kā, tā kā neviens neko nevarēja vispār prognozēt, nemaz neviens neko pat nespēja iedomāties, cik ilgi tas var turpināties, vai ne? Draudzīgas, mēs taču gājam pie viņas, tur tos bērnus viņa vāca, Paltiņa kundze, Adija, nu, viņa tamborēja. Un tā, kad bija skolā, bija tie karnavāli, mēs taču piedalījāmies tajos karnavālos. Nu, un tā citam palīdzēja. Tur tā viena ģimene bija izsūtīta, vecā māte, vecais tēvs un mazdēls. Nu, mazdēls pieaudzis jau. Un tā vecā māte Kurlī, vecais tēvs akls, un ka viņiem bija atbrauc pakaļ. Burtiski vecais tēvs neko nezina, ko paņemt, kur kas ir. Vecai mātei nevar neko ieteikt, kad jāņem kaut kas ir, tā neko nedzird. Un burtiski viņi bija vai puspliki paņemti, un tad cilvēki ar viņiem, kad izkāpa tajā stacijā, tad bija burtiski dalījušies, ko uziet viņiem, lai varētu aizbraukt, jo tas bija tomēr marts, tur nav augstajā laikā, no aprīļa sākums, vai ne? Un lai viņi nenosautu, kamēr nokļūs līdz sāģiem. Mēs skolā iet, vai ne? Tas bija... Kurā klasē? Es Latvijā biju 3. un tur arī sāku 3. klasē. Skola bija veca, zema, un galvenais, kā bija tagad uztrauktās, nav siltā ūdens. Nav tas un nav šitas. Tu zini, kā tur sildīja tās apkopējas ūdeni, ka kurināja krāsnis, lika krāsnī tādus
nu, visādus dzelzs tādus gabalus, nu, kaut kādus ķemratus, kaut kādus tādus milzīgus smagus metālus. Un tad to dzelzs kruķi ņēma ārā, meta viņu tādā siltajā ūdenī, tādā augstajā ūdens spainī, nočūksti un tas ūdens sasilda. Jā, un viņas mazgāja tās klases. Un tur jau tās klases mazgāja vietām jau nazi kasīja. Tur jau brīdis un kastīja nažiem, ne jau. Nu, protams, krievu valodu mēs saprotam. Es nezinu, kā mēs sapratām. Es taču teicu, es neatšķīru stolu vai stūlu, polu vai pataloku. Es nezināju, kas tas ir. Nu. Un vēlāk, kad mēs iemācījāmies pat vienā vēstulē, Memmi raksta, ka Skaidrīte ir teicamniece. Tas ir 52. gads, ja 51. 4. klasē man bija, himna bija jāmācās no galvas, es atceros. Kā lai es tagad iemācos to himnu, kad es nesaprotu, kas tur ir rakstīts, un pa visu lapas pusi Sajūs Ņerušīmu, Respublika Svobodnih, vai ne, un tā tālāk. Un es piegāju pie skolotājas. Skolotājs, starp citu, man klases audzinātāja bija ļoti laba. Viņai tētis izrādās bija bijis mācītājs. Jo neviens jau par to tā nerunāja, bet vienreiz viens puika, nezinu, par ko saniknojās un nolamēja viņu pa Popovska dočka, vai ne, mācītāja meita, tu vai ne. Un es piegāju pie viņas un saku, Paraskvanna, viņa bija Paraskovija Ivanovna, bet tie bērni ātri runā, Paraskvanna. Es arī pieeju, es saku Paraskovija Ivanovna, Paraskvanna, vai не? Я не выучила химну. Что ты не выучила? Химну. А viņa man saka, возьми учебник, покажи, что ты не выучила. Учебник. Kas tas tāds ir, vai ne? Nebija saprašana. Nebija saprašana. Bet paga, ja što не выучила, tu laikam jārāda mani, ka es to himnu neesmu izmācījusies, vai ne? Ты гимн не выучил. Когда выучишь, тогда скажешь. Mums viss bija tikai lieliski. Klases audzinātāja Klāra Kirila un iedeva burtnicu un lika man, lai es uzrakstu uz jaunas burtnicu savu vārdu. Es rakstīju, un man pietrūka. Pietrūka tā Skaidrīte. Kriņģeli otrādi jau tad bija jau Kriņģelis Skaidrīte, ja? Un viņa pienāca klāt un aiz dusmām paķēra to burtnicu un saplēs un aizsvieda projām. Skolā uzņēma mūs ar zēniem kālos, Krievu zēniem. Ziemā pat tētis strādāja pie būviem, mājas būviem, vispār vīrieši latvieši, vai ne, tādos vidējos gados pie būviem aizgāja strādāt. Un tur tie bērži lieli bija, vai ne, un no bēržiem būvēja guļbūvs mājas, vai ne, tur, kas ar priekšniecībai sabūvēja un tā tālāk. Un tad mēs ar Skaidrīti, tētis uztaisīja uz koka ritenīšiem tādus ratiņus, un mēs braucam un vedam mājā tās apmalis, ko nocirta no tiem baļķiem, vai ne, ko cirta nostai būvēja. Un mēs to vedam kurināšanai, mēs katru reizi gājam ar tiem ratiņiem, vai ne, un vedam mājās. Lai būtu ko kurināt, vai ne, lai ne. Mājās visi latviski runāja, un latvieši visi latviski runāja savā starpā, vai ne. Un tā kā tas bija, un vispār latviešu tradīcijas saglabājās arī, vai ne, kā saka, pa Rīgo svētkiem, un tā tālāk tikās un bija latvieši, un te bildīties būs, ko latviešu orķestrs ir. Latviešu vīrieši noorganizēja pat orķestrīt, vai ne. Un tik tiešām pat vēlāk brauc uz rajonu centru, vēl uzstāties viņi brauca, vai ne. Tādā garā tā kā. Un vasarā mēs jau gājām strādāt. Vai dārzniecībā ravēt. Es pēc 4. klases aizgāju pie mammas uz cūku fermu palīgā. Pat cik mamma cūkas kopa, vai ne. Un vienu vasaru pie silosa pļaušanas. Tantes ar izskaptīm pļauj pa purviem, pa ciņiem. Mēs meitenes grābam ārā to nopļauto zaļbarību, vai ne, pēc tam veda un lika bedrēs lopiem ziemai zaļbarībai. To vasarī sastaipīja vēdera šausmīgi. Un pēc tam 60 kilometrus bija jāiet kājām pie ārsta. Jo sāģā bija ārsta un felšeri it kā, bet nebija jau ne rengena, ne kaut kas, vai ne. Tikai tā, kā saka, skaitījās, kad ir ārsta, vai ne. Un tad tādā garā, tā kā visas vasaras arī strādājam. Viena vasara bija grūta, es ķieģeļceplī strādāju, tā bija arī ļoti smaga. Pie konveira nāk ķieģeļu masas tāda, un jānogriež ar stiepliem, jānospiež.
2 ķieģeļi nogriezt, transporta ir lenta, iet uz priekšu, šitie jāpaķer, jāuzmet tālāk, pa to laiku masa ir pienākusi atkal, jāgriež atkal. Uz puru gājām, uz tālo puru dzērvenēs, čūskas milzīgas tur dzīvoja. Tās esam Mēs braucam, es jājus ar bulli pat, jo dārzniecība atradās no sāģis tur tādu gabalu, vai ne? Nu, un lai neietu kājām, mēs tajā dārzniecībā laistījām, man liekas, gurķi tie bija, ko mēs laistījām. Un ar ūdeni, ūdens bija no purva, vārds sakot jāved. Zirgi to mucu ar ūdeni uz 2 riteņiem nevarēja izvilkt zirgi, bet tie buļļi bija stiprāki, vai ne? Nu, tie bija kastrētie vēši, vai ne? Un viņi varēja izvilkt to ūdens mucu, iebrauc iekšā tajā purvā. Mēs salējam to mucu, 200 spaiņi vai kā tur iet, vai ne, 20 spaiņi vai ne, nu vairāk tagad. Nu 20. To skaidrs dzirdējis. Nu jā, es apmēram tagad nezinu, vai ne, tā muca vārdu sakot uz tiem riteņiem, un tad tas vēršas atkal izvilka laukā. Un es vienu rītu tagad, es nevienu rītu vai ne, esam bullim kāpu mugurā vai ne, bet vajadzēja jau pie kāda žoga pievest viņu, lai es varētu uzrāpties. Nekādu seglu jau nekā, vai ne? Tāpat tikai rāpies uz muguras, sēda un jāja. Un tad, kad vajadzēja viņu pagriezt vai pa labi vai pa kreisi, tad vajadzēja uzsist pa sāniem, cabē, vai ne? Tad uz kuru pusi viņam jāgriež. Viņi tādi paklausīgi tā? Viņi bija paklausīgi, jā. Paklausīgi līdz zināmam laikam, un tagad viņš man iet, vai ne? Mēs jau esam nojājuši gabalu, jau tā otrā pusē tāds mežiņš priekšā tur. Viņš uzreiz asti gaisā un tajos krūmos iekšā. Es blaukšu un zemē vai ne, man uz rokas spainīti piena pudelīti un maizes doniņa vai ne, kaut kāds ar maizes gabaliņš pusdienām, ko paēst. Man pirmā doma vai dieviņi, kas ar manu piena pudelīti tagad vai ne. Neko piecēlos. Man bullim vārds bija samaļots. Samaļot, vai ne? Man samaļots stāv, vai ne? Un viss apstājies. Mēs Latvijā atgriezāmies 57. gada novembrī. Vecākās māsas tās jau bija jau ātrāk, jo viņas uz skolas sākumu, vecākā māsa iestājas institūtā, Skaidrīte Bauskā vidusskolā pabeidza Krievu vidusskolu, un es sāku mācīties Latvijā, iecāus Krievu skolā, 4. klasē. Zināju jau pēc tam cilvēki, kad Staļins nomira, pēc Staļina nāves, un kuri jau bija izglītotāki un zinošāki, tie jau pirmie rakstītos iesniegumus, un tiem pienāca jau atļaujas, ka var atbraucam ar vilcienu. Mēs abas ar to Dainavītu arī ar mani pabeidz kopā vidusskolu, mēs kopā mācījāmies, un tad mēs abas divas, vai ne, atbraucam vispār pirmā nakta Rīgā mums vispār. Kā jūs zinājāt, kur braukt, kur dzīvot? Mēs neko nezinājām, tur ir tā nelēma. Jūs atbraucāt to? Mēs atbraucam ar vilcienu. Vilciens kaut kur pievakarē ienāca Rīgā. Mums bija mūsu mantiņa un mūsu galvās jau dokumentu par izglītību. Kaut kas tur vēl bija tajā koferītī vai ne. Un dokumenti mēs nodevām glabātavā Rīgas stacijā. Un Dainavītē bija adrese uz Ļeņina ielas tagadējās brīvības, kad dzīvo māsica vai ne. Netālu no bijušā Ļeņina pieminekļa. Mēs atradām to adresi. Augšā, man liekas, 5. stāvā mēs uzkāpam, pie durvīm zvanam, neviena nav. Neviens mums durvis nevar vaļā, neviena nav mājā. Kur palikt, mēs tak nevienu nepazīstam, mēs neko nezinām, vai ne? Un mēs to pat uz trepītēm pirmo nakti gulējam pie viņu, pie tās māsītes durvīm, vai ne, kāpņu telpā, sapņipam un tā arī visu nakti pavadījām. Mēs pie tās došanas sapņitamies, vai ne, kad ģimene arī atbrauc. Mamma un pārējie visi, kas pārējie, mamma, tētis, astrunāja. Jo vecais tās tur nomira, vecā māte tur nomira.
brālītis Imants, kurš no Latvijas aizbrauca Imants bija 6 gadīgs. vecākais. Imants bija 43. gadā dzīves, mana mamma 47. tā. Imants tas jau arī tur nomira, vai ne? 43. gadā dzimušais. Tur piedzima mazais brālītis Jānīts, tas arī nomira turpat, vai ne? Nu, vecais vecumāte 4, viņi visi 4 nomira tur, vai ne? Tātad atgriezās tētis, mamma, Astra un Aija, vai ne? Kad tik kā priecājamies, vai ne, jo visas Jo gribējās jau visu laiku jo atpakaļ, visas ja? domas bija par to, kad uz to Latviju un tā tālāk, vai ne? Nu, jo visi no tiem pieaugušiem cilvēkiem, vai ne, iepriekš ar visas tās atmiņas un viss, kā saka, tie stāsti, kā bija un kā, vai ne? Bet neviens jau īsti arī neapjēdz, ka tā dzīve ar Latvijai mainījusies, ka nav vairs, Kā bija mainījusies? nu kāda viss, vai ne? Toreiz katrs dzīvoja savā mājā, vai ne? Katram bija sava saimniecība un tā tālāk. Nu, un tagad, kā saka, kurais varēja palikt, vai? Nu, pat tā viņš ir, tā dzīve, kā saka, toreiz pagāja, vai ne? Nu, un tad sākās cits laikmets, saka, Latvijā šeit un tā tālāk.